zelti vasaras mīlētāja aiz skadra. Ar jums esmu es, Elsa. Es jokoju, lūdzu aizmirstat šo te, ko es tikko redzējāt. Ar jums mēs Evelīna. Un es padomāju, ka tas būtu interesanti parādīt jums, kā izveidot kādu multiņu vai filmu varoņu kostīmu. Un es jums pajautāju, kādu kostīmu es gribētu redzēt. Un tad daudz jums man palūdz parādīt, kā uztaisīt Elsas kostīmu, un šīs atbildes saņēma diezgan daudz laiku. Tāpēc tieši šajā video es jums parādīšu, kā izveidot Elsas kostīmu, kas ir DIY. Tāpēc es jums parādīšu, kā izveidot dramatisko Elsas make-upu un viņas visiem zinamo slaveno bizi. Bet es pieņemu, ka, ja jūs izveidosiet šo kostīmu, tad tas jums varbūt noderēs vienreiz vai divreiz gadā, kad būs kāds karnevāls vai arī pārģērbšanās klases vakars vai kaut kas tam līdzīgs. Tāpēc tieši tāpat es parādīšu šajā video jums, kā jūs varat būt par Elsu katru mīļu dienu. Tad es jums parādīšu vairākus apģērba komplektus, ar kuriem jūs varat droši iet uz skolu, un make-upam jūs nevajag tādu dramatisku taisīt, ja jūs iesiet uz skolu. Jūs varat izmantot vienkārši ļoti vieglu viltu krāsu, un matiem jūs varat vienkārši uzspīt parastu sāna bizi. Un, protams, ka es jums rādīšu šos te apģērba komplektus no savām drēbēm. Iesākumam izvelkat no jūsu skapja visu, kas ir zilā, sudrabā, baltā un gaiši violetā, sniegavīniem vai pingvīniem, jebkas, kas ir ar ziemu vai šajās krāsās. Visu tos apģērba gabalus izvelkat ārā, un tad vienkārši sākat kombinēt tā kā apģērba komplektus, un bējām, jūs esat Elsa. Tātad es ceru, ka jums šis video noderēs, jo to vēlējās tiešām ļoti daudzi, un sākšu ar apģērba komplektiem, kurus izveidoju iedvesmojoties no Elsas. Pirmajam komplektam man virsū ir uzvilkts šis te džemperīts ar sniegpārsliņu no Anglijas veikala Primark, manas zilās bikses ir no Kubusa, un manas baltās kurpītes ir no Tamaris. Otrais apģērba komplekts. Man virsū ir uzvilkts šī zilā ar mežģīnēm pārklātā zilā kleitiņa no H&M, un manas tā kā ķēdiņas ir no Eneskeina. Un trešajam apģērba komplektam man virsū ir uzvilkts šis te mīlīgais krekliņš ar pingvīniņu, un viņš ir no Anglijas, arī Primarka, un tad man virsū ir uzvilkta šī viltā jaciņa no Lindeksa. Mana stīpiņa ir no Centro. Manas bikses ir no Lindeksa. Un manas Converse kedas ir no Sportlanda. Iesākumam DIY Elsas kostīmā būs nepieciešama kāda zila kleita, balta zeķu bikses un šķēres. Sākat ar to, ka jūs zeķubiksēm nogriežat pašus galiņus. Bet neuztraucieties, tie neies zudumā, jo tos var izmantot kā kurpju pēdiņas. Tagad sākat staipīt jūsu materiālu, jo viņi sarulēsies un tas iztīsies profesionālāk. Paņemat zeķubiksu pašu augšu un izgriežat tādu kā aplīti jūsu pleciem. Tagad DIY sniegpārsliņas. Jums būs nepieciešams balts papīrs un šķēres. Es domāju, ka lielākā daļa no jums jau zina, kā veidot sniegpārsliņas, bet tomēr, ja daži nezina, tad lūk būtu neliela pamācība, kā to daru šeit es. Kaut arī es neesmu īsti pārliecināta, ka es visu taru pareizi. Bet tomēr, kad jums ir izgrieztas daudzas sniegpārsliņas, jums vajadzēs izveidot tādu kā dubultskoču, salokot parasti skoča gabaliņu. Un tagad vienkārši ar dubultskoču pielīmēt visus jūsu sniegpārsliņas pie jūsu kleitas. Tagad Elsas apaņa piesprauda. Jums būs nepieciešama karstā līme, šāds te kristāliņš, ko var nopirkt jūskā, un saspraužamā adata. Un vienkārši ar karsto līmi pielīmēt saspraužamo adatu pie jūsu stikliņa, un jūsu Elsas apaņa piesprauda ir gatava. Un tagad pabeigts kostīms. Jūs jau iepriekš redzējāt, kā mēs izdekorējām Elsas kleitu, bet mana oriģinālā zilā kleita ir no Zāras. Kājās man ir parasti balti legingi, un man šķiet, jūs jau visi zināt, ka manas baltās kurpītes ir no Tamaris. Uz rokām man ir mūsu pārvietotās zeķubikses, un es zinu, ka Elsas apmetis bija violetā krāsā, bet es paņēmu parastus baltus aizkarus un izmantoju to kā savu Elsas apmeti, un man šķiet, tas ir tik stilīgi. Elsas frizūras laiks!
Tātad sakiet to, kur izķemējat jūsu matus, un tad ar ķēmas palīdzību atdaliet priekšējo matu daļu, un tad aizkriniet viņu aiz auss, lai viņi mums netraucē pagaidām. Un tad vienkārši visus pārējos matus aizmugurē sākat uzkasīt, lai jums būtu tāds kā pacēlums. Šo te mazo lietiņu es atradu draugās, viņa ir kā švamītne, es vienkārši viņai pārliku pāri matus, un tad ar spradzītēm piestiprināju. Un tad es sāku pīt sāna bize. Un noteikti paplašiniet to sāna bizi, jo Elsai bija ļoti bieza bize. Un tad es paņēmu priekšējos matus un sapūtu savas rokas ar laku, un tā kā sāku saperzēt šos te mazos matus, jo Elsai tādi bija priekšā, un tad es sapūtu ar laku manas pārējos matus. Make-ups! Tātad no sākuma mēs ar savām Elsas spējām pēdiņās paņemšu Maybelline Fit Me tonālo krēmu pašā skaišākajā tonī, kas ir 110, jo Elsas āda ļoti bāla, tāpēc mums vajag uztaisīt viņai bālu seju, tāpēc es paņemšu tonālo krēmu un vienmērīgā māsā uzklāju to uz manas sejas. Tagad es ņēmu šo te Art Deco concealeri un es to likšu zem manām acīm, lai tās atvērtu. Un tagad es ņēmu šo te Maybelline Fit Me pūderi un es to uzklāšu uz manas sejas, jo es nevienā vietā neesmu redzējis, kaut Elsai būtu eļļaina seja, jo viņai perfekta seja. Tagad es ņēmu šo te Art Deco tā kā vaigu šārtu, man numuru 39, un uzklāšu to uz variem vaigiem un arī uz degunu, jo ārā ir augsts, viņi tur ir augstumā. Un, protams, ka Evelīnai vajag nedaudz padziedāt, jo man uznāca dziedamais. Jā. Un tagad es ņēmu šo te Max Factor uzacu zīmulu, un es krāsoju savas uzacis, jo Elsas uzacis ir uzkrāsas. Un es nezinu, vai es to īsti daru pareizi, jo es nekad neesmu krāsojis savas uzacis, tāpēc es ceru, ka es to izdarīju pareizi. Un tagad mūsu actiņām es no sāku paņemu šo te man šķiet concealeru paleti, un es ņemšu šo te vilto toni, kurš strādās gan kā bāze, gan kā krāsa, gan arī kā primers mūsu acīm, tāpēc uzklāšu to uz mani acu plakstiņiem. Un tagad es ņemšu šo te Avon acu krāsu paleti, un es ņemšu šo te vistumšāko krāsu, un es likšu to manā iekšējā un ārējā acu stūrītī. Un tad es ņemšu šo te otro krāsu un likšu to pa vidu savam acu plakstiņām, tas dos gan spīdumu, gan arī tā Elsai bija. Tāpēc es tagad ņemšu savu vaigu šārtumu un es zīmēšu kā kontūru apkārt manām acolēnām, jo Elsai bija tāda koša krāsa apkārt. Un tas ņemšu manu lineri un uztaisīšu tādu kā plānu līniju. Tagad es ņemšu acu zīmulu un zīmēšu to manā iekšējā, arī atsakot zem skropstām. Un tagad es ņemšu man Maybelline Colossal Volume Express Mascara tušu, un es to uzklāšu uz manām skropstām. Tagad es ņemšu šo te balto toni, kas ir no citas Avon acu krāsu paletes, un es to likšu manā iekšējā acu stūrītī un arī zem uzacis. Un tagad es ņemšu šo te Deco lūpu spīdumu ar numuru 19, un es to uzklāšu ļoti plānā kārtiņā uz manām lūpām, jo Elsai bija tāds viegls sārtums, un šis ir pabeigts brīnišķīgais, dramatiskais, skaistais make-ups. Bothers me anyway. Liels paldies, ka noskatījāties šo video. Ja jūs izmēģināsiet kādu kostīmu, kad man atsūtīt savu Elsas apģērba komplektu, tad droši to sūtas manu Instagram vai manu Twitteri vai manus draugiem. Restīti, es tiešām lūdzu izmantot šo te restīti, ja jūs sūtat man Instagramā, jo tas man tā kā palīdzēs vieglāk atrast jūsu bildi, vienkārši restīti make-up ar Evelīnu. Un lūdzu ietegojiet man tajā bildē. Tāpat es jums lūdzu nospiest like, vai arī es jūs sasaldēšu. Tātad es jūs mīlu. Un tiekamies nākamajā video. Tā! If you ever saw him, you would even say glows. Do you wanna build a snowman? Hi, I'm Olaf. Yeah, the Christmas. Tagad ir septembris, kaut Ziemassvētku dziesmas. Totally normal. Queen Elsa. No glows white and I'm out tonight.